Un ko, sākās mūsu kārtējais brauciens. Uz kā brauksiet? Atkal uz Dubaju. Esam Rīgas lidostā, taisnais reiss. 6,5 stundas jābrauc. Tā nu dodamies ceļā. Pēc 6,5 stundām būsim Dubajā. Rīt no rīta. Welcome to Dubai. Un jau ejam lejā ar Emirātu lidmašīnas. Gaidām vilcienu, jo lidosta ir tik milzīga, ka vilcieniem jāved ir nākošais vilcieniņš pēc 3 minūtēm. Tā mēs te laižam tagad. Iepriekšējo reizi mēs neatceramies, ka būtu braukuši vilcieniņi. Vilcieniņi mēs braucām, tad, kad mēs bijām San Francisco, kā ieradāmies, tur arī bija vilcieniņi jābrauc. Esam garām visām pasu kontrolēm, visam esam Dubajā. Reku mūs sagaida. Hello! Hi! Welcome to Dubai. Another guy with same uniform outside. Atdosim šoferītim koferus. Paldies! Te puikas stiepj ārā koferus, tad koferi pašiem nebūs mums jānes iekšā viesnīcā. Puikas cenšās redz. Te viņi skenē cauri drošības kontrolē, vai mēs kaut kādus dzērienus pat daudz neievedam. Varēsim iečekoties ātrāk, varbūt. Domā, dievs, vai, ātrāk par 3 dievs. Mēs varam nākt iekšā. Spies 12. pogu. 12. Tā, mēs esam 12. stāvā. Dodamies meklēt savu numuriņu. Numuriņš mums 308, ja? 308. 308. Nu, un tad mēs pieliekam un attaisam. Un ienākam. Ienākam numuriņā. Wow! Oh my God! Tas tik ir numurs. Tas tik ir numurs. Re? Vannas istaba numuriņā. Iedomājies? Welcome Indra Zemzare. Welcome Indra Zemzare. Tā, mums šodien ir pirmdiena. 13. janvārs. Mēs sēžam uz balkonu. Viesnīcā Atlantis. Dzeram kafiju. Ambei kafīšķi. Ar šādu skatu, mīļie draugi. Ar šādu skatu. Būra. Nu, Burj Khalifa tornis, tas tur tādā dūma kāja tālāk. Varbūt īsti izšķirt nevar. Kur tās divas viesnīcas, tās divas. Un tā, kad tu šitādā vietā sēdi un dzer kafiju, un tev par to nav jāmaksā, tad tu kādu brīdi atceries, ka man liekas, ka tomēr Ambei strādā. Tas ir visiem. Vēl drusku gribēju parādīt, kas te numuriņā ir. Mums seifs ir numuriņā.
Varam atstāt savus dokumentus, garlietas un dators. Foršs čības, tāds ritīgi feinis. Ir gludināmais dēlis, gludeklis un, kas interesanti, kabats lukturīts, kas te uzlādējās. Un mums ir, jā, tātad jau bišķi parādīja ūdens, tas mūsējais. Domāju, ka par šitiem jāmaksā ir, pa visiem našķiem. Un tad mums te ir kafija. Kafijas krūzītis ir, kafijas tās kapsuliņas, jā, ir glāzes, pudeļa taisāmais, mēs varam sev apkalpot. Un ir teikanna un trauciņš ledumu. Kā arī ir minibārs, minibārā ir divas puses. Viena puse ir tāda, kur tev jāmaksā ir, ja tu kaut ko esi te izdzēris. A otra puse ir, kur tu vari likt savas lietas, lai esi glabājis vēsas. Un ūdens. Tad, kas mums ir vannas istabā? Vannas istabā mums ir duša. Dušā ir tātad viss dušas piedarumi. Jā, gan dušu, gan ar klausulu, gan ar saucamo lietus dušu. Tad mums ir tualete ar podu ar bedē. Un tad mums ir vannas istabas spogulas, jā. Un te mums ir atvilknītis. Kas mums ir atvilknīti? Mums ir salvetītis, jā. Te mums ir, redzi, bambu komba, zobu birstītes, mutes skalojamais, vatītes, vannas gels, burbuļlai vannā ir, lai putas ir. Ja. Arī ziepītes. Viss ir Atlantis sopa. Un vēl divas glāzes, kur mutes skalojumu paskalot, redzi. Vannas paklājiņš, miskastītes. Un te ir vēl vannas ziepes. Ja, un vanna tātad dažādiem te režīmiem. Tā būs noteikti jāizmanto. Protams, vannas dvieļi un arī divi halāti. Nu, tādi smalciņi izskatās, bet, nu, paskatīsimies. Nu, tāds, nu, muriņš tiešām luksīgs ir. Tā, mēs ejam tagad uz rietumu spārnu. Uz rietumu spārnu. Meklējam konferenču centru. Un konferenču centrā mēs tad saņemsim savu welcome paku. Neko Oļeks, kā to visas lietas izdalīs. Welcome pakas. Nē, paldies. Vouchers esam dabūjuši. Aiziesim vēl pastīties, kas notiek. Varbūt, ka mēs varam brokastiņu uzēst vēl. 15 minūtes ir brokastu laika. Tagad voucherīšus paņems. Mēs varēsim iet uz brokastīm. Tad mēs dodamies uz speciālu telpas. Es kādu grīdu atkal. Spoža. Un tā mums te ir brokastiņa. Jāpaskatās, kas tā mums te ir. Te mums ir augstais galds tāds te. Auglīšu salātiņi. Tas kaut ko mēs varam dabūt. Te ir kaut kāda silpie, ko mēs varam dabūt. Desiņas kaut kāds. Mums pārējā. Te kāda mums te milzīga zāle. Brokastīm. Cilvēki nāk un iet un ēdumos tik nes klāt. Uz ēduši mēs tagad ejam uz viesnīcas lobby meklēt taksīti, aizbraukt uz pilsētu. Višķiņ kaut ko paskatīties. Nu, super kurorts, ne? Šitas.
Ko te ir bērniem, mazie pirāti, redz, pirātu kuģis. Un te ir lielajiem imperiālais pludmales klubs. Tā viesnīca, redz, un te kaut kur ir augšā mūsu numuriņš 12. stāvā, taisnā ar skatu uz šo pusi. Redz, kas pa strūklaku. Naktī droši vien viņi vēl foršāk ir, ka viņi izgaismota. Oh, yeah! Milzīga viesnīca. Nu, super skati. Un tad ejam iekšā. Te dod padzerties. Un te mēs esam atkal centrālajā lobijā. Tā mēs paņēmām tagad taksīti. Aizbraukt līdz nākotnes muzejam, kas izmaksā apmēram tikpat daudz, cik tas monorails uz 2 pa dienas biļeti. Nu, tā galvenā iela, kas saucās Šeiha Zajeda ceļš. Tā viņi te nāk no šitās puses, kur ir te aiz muguras ir Abu Dabi, un tad te nāk iekšā Dubajā. Nu, cik joslas skaitiet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joslas uz vienu pusi. Nu, tagad mēs esam izkāpuši ārā pie tā apļa, pie tā nākotnes muzeja, redz. Nu, mēs iesim paskatīties, esot bez maksas kaut kas pieejams, paskatīties drusku. Un tā te saka, ka īstenībā šitas arī ir tas galvenais, ko te redzēt. Un reku tagad suns ienācis ir, redz, parunāties. Apgūlās viņam. Klaus komandas, redz. Aprunājās. Jā. Guli. Guli. Vikiņa labāk klausa par šito. Jā. Nu tad vēl skats uz nākotnes muzeja no iekšpuses, kā te mainās tie gaismiņas tajos burtos šeit arābu un tas futuriskais lifts tādiem bumbuļiem. Sunīt mēs redzējām. Nu, lūk, pirms pašas projām iešanas tomēr izdevās ieraudzīt to, kas peld pa gaisu, gaisa robotiņš. Viņi gan kaut kur vada kaut kāds cilvēks. Nu, re. Un tad faktiski arī galvenās atrakcijas, kas pienākās redzēt šajā muzejā, te mēs ieraudzījām. Gan suni, gan šito peldoni. Nu, superīgi. Nekas jau tur īpaši nav tāds gaisa balons ar spārniņiem. Bet izskatās jau iespaidīgi. Re? Nu, forši. Ne pa virpuļu durvīm. Mēs ejam ārā pie Emirātu torņiem. Metro pietur arī saucās Emirātu torņi. Šitie ir tie Emirātu torņi, redz, tādi 2 milzīgie torņi augšā.
Un te uz šo pusi tad ir tas nākotnes muzejs. Nu, tagad apskatījuši nākotnes muzeju bišku. Ejam uz priekšu meklēt, kur tāds parks ir, kur pāvus var redzēt un kaut kāds vēl dzīvnieks. Nu, mēs esam atraduši pāvus. Astes gan visi pāvi nolaiduši. Re. Kaut kāds te pasākums notiek. You must hear your voice. Un tas pasaules tirdzniecības centrs, tur tad jāiziet cauri būs ar kājām bišķi pa turieni. Tagad skaidrs, kas te notiek. Te notiek 1 miljārdu sekotāju samits. Influencer samits, tas ir kaut kāds, kur tiem, kam ir 1 miljārds sekotāji, tiem tagad te redzi skatuve. Tur tagad viņi arī diskusijas kaut kādas notiek. Ja domājies influenceri, kam ir 1 miljārds sekotāji. Nezinu, cik tad tādu vispār ir pasaulē, bet tiem te tagad samits ir ar šādu te skatu uz nākotnes muzeju. Dažādas šitādas skulptūriņas, krāšņas skulptūras, redz. Vakarā varētu būt. Pilsētas čuksti, piemēram, šitas saucās. Eņģelis ar spārniem. Nu, salīdzinoši jau ar to, kas te apkārt, tad šitā nemaz nav tā milzīgākā celtne, redz. Skaisti. Vārtu aveņu. Un ka šita var lejā redzēt, kas notiek. Instalācijas viena pakaļ otrai. Stāsti zem vārtiem. Stāsti zem vārtiem. Re, un te iet eskalātoru lejā, un te mums ir vēl šitāds te. Un kas tur lejā? Veikals visticamāk, ka kaut kāds. Šitam krāšņumam visam mēs gājām pa augšu. Un tagad mēs te ar šitiem te liftiem nobraucām lejā un iesim uz priekšu. Ja mēs nebūtu paskatījušies te šo to drusku no YouTube, un jā, mēs tad nebūtu te nākuši. Šitā nav parastā turista apskates vieta. Šitas ir varbūt priekš biznesmeņiem un priekš biezajiem. Nu, re. Te ir tāda pazeme vairākos stāvos, ka te īsti nevar cilvēki izdomāt, kā tikt ārā. It kā tu redz, uz kur pusi metro stacija, bet kā tikt līdz metro stacijai? Gate Avenue 3, nu re. Te nu es ceru, ka mēs tā kā tiksim uz to metro staciju. Drošībnieki pa laiciņam te, ka varam justies šeit droši. Kaut kā mēs beidzot tikām no tās Gate Avenue tuneļa ārā, te redz pie tiem Damakas torņiem. Tur kaut kur tālumā nākotnes muzeja jumts. Pārējie debesis krāpji, kurus nevar dabūt kamerā iekšā, un tur uz to pusi metro stacija, redz. Nu, re. Šobrīd mēs atrodamies metro stacijā. Esam nopirkušamies biļetes uz zelta vagonu. Gold klase. Maksā 2 reizes dārgāk nekā parastā klase, bet nav. Tur ir cerība, ka var dabūt apsēsties un var būt veselīgāk. Priekšā var sēdēt un skatīties, kā iet tas metro. Nu tā, mēs esam tagad metro. Metro Dubajā iet bez vadītāja. Tā kā
Mēs esam vadītāju vietā šobrīd. المحطة القادمة هي برج خليفة ميمون. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Nere? Tā mēs te zelta klasēs vadītāju vietā, Indri sēž tur sēdeklī. المحطة القادمة هي Lejā liela The autostrauma. next station is Business Bay. Tur ir sastrēgums gan uz vienu, gan uz otru pusi ar visu to, kā 8 joslas iet uz katru pusi. Te ir rakstīts, ka dabūsi 100 dirhamu sodu, ja tev nav zelta karta un tu šinī vagonā brauc. O, tā. Nu, esam no metro ārā, tepat, kur tirgo Poršus. Un tepat, kur autobusu pietur, un tepat ir veikals, kas saucās Day to Day. Un tas ir tas lētais veikals. Tā mēs te sapirkāmies. Izrādās, šitas veikals strādā 24 stundas. Un cenas priekš Dubajas ir ārkārtīgi pievilcīgas. Tā kā tagad gaidām savu taksīti. Nu, tā mēs te laižam tagad garām. Visām šitām izgaismotām veikaliem un mošajām. Dubai naktī arī ļoti skaisti. Satiksim baigā. Vakarā pilns ar mašīnām. Bet tāda sajūta, ka brauc tajā viesnīcā iekšā taisni. Ierodamies pēc savu šopinga, gaismedeg. Domājām, varbūt esam aizmirsuši izslēgt. Nē, pasties, ir bijis jau room service, ir čībiņas pie gultas noliktas, gultiņas saklāta, ūdens pie gultiņas noliktas. Ja nu pa nakti sagribās ļoti dzert. Pasties, kā viņi te sakrāmējuši šito. Visi skaisti salikts. Un loks arī aiztaisīt cietiet. Nu, tad ejam pastīties labo skatu. Pasties, kas te notiek. Wow! Vienkārši ideālākā vietā mums klausies ir numuriņš, pasties. Tur ir. Un tur redz notiek baļuks. Tur mums arī jāiet tagad. Pie baseina pasties lāpas deg. Un tāds skats uz Dubai. Mēnesis apspīd šito te visu. Superīgi. No? Fantastika. Tā, satikām Ukraiņu draugus, kurš no Singapūras atbraucis, kurš no Ukrainas. Satikām mūsu angļu draugus. Reku, dakteris, slimnīcas vadītājs Parjon. Sieva viņam daktere. Hello.
Vai.